Godātie žurnālisti, vārds ministru prezidentam paziņojumam. Labdien, godātie mediju pārstāvji! Ņemot vērā Zoltūdes traģēdiju un visus ar to saistītos apstākļus, ņemot vērā to, ka pašreiz ir nepieciešama valdība, kas bauda skaidru Saeimas vairākumu atbalstu, kas spēj risināt to situāciju, kas ir izveidojusies valstī, paziņoja par savu atkāpšanos no ministru prezidenta amatu, uzņemoties politisko atbildību par Zoltūdes traģēdiju. No savas puses gribu pateikt paldies Latvijas sabiedrībai par to atbalstu, par to līdzdarbību, ko es esmu jūtis smagajā finanšu un ekonomikas krīzes pārvarēšanas laikā, kas ļaus Latvijai atgriezties uz izaugsmes ceļa. Vēlos atvainoties par tām lietām, kas nav izdevušās, un uzskatu, ka tiešām pašreiz ir vajadzīga jauna valdība, kurai ir skaidrs Saeimas vairākuma atbalsts un kura ar jaunu uzticības mandātu spēj risināt pašreiz valstī esošās problēmas. Paldies! Paldies. Valsts prezidents. No manas puses tas paziņojums arī ļoti īss. Šī ir sēru un bēru nedēļa. Es aicinātu visus, kas skatās uz priekšu, nākotnē, lai mēs būtu veiksmīgāki, katram izvērtēt pašam savu atbildību un attiecīgi rīkoties. Es sasaucu 4. decembrī Nacionālās drošības padomi, kurā tiks izskatīt šis jautājums par Zolitūdi un visu pārējie nepieciešamie saistīt ar turpmāko attīstību. Paldies. Preses konferences. Beidzam. Paldies. Nu, ko vēl?